Mieram tuvu piedāvā raidierakstu. Vai ticēt ir normāli? Kā šodien ticēt? Kā šodien lūgt? Mierīgas sarunas nemierīgajiem. Esiet sveicināti, mīļie skatītāji, klausītāji, mīļie mieram tuvu draugi. Man prieks, ka atkal kāds laiks ir paskrējis un ir brīdis mierīgai sarunai nemierīgajiem. Es pati šo sarunu gaidu, jo tā ir man iespēja aprunāties ar kādu cilvēku, kurš man saka, jā, ticēt ir normāli, vēl vairāk ticēt ir brīnišķīgi, ticēt ir vajadzīgi un iespējami arī šodien. Mīļš paldies, mīļā Inta, ar ko es sāku sarunu, un šodien es tev saku, mīļš paldies, mīļā māsa Talita, ka tu piekriti šai sarunai un esi sveicināta. Paldies tev, mīļš. Lūk, jā, šī saruna Radio Marijas ēterā izskanēs tieši 18. novembrī, bet mēs ar tevi tiekamies Patriotu nedēļā, bet kas to lai zina, varbūt kāds cilvēks YouTubē šo skatās vasarā, bet katrā ziņā par to, ka mēs esam latvieši, patrioti un šajā brīdī svinām mūsu valsts dibināšanu un mūsu valsts pastāvēšanu, mūsu valsts brīvību, to mēs varam sarunas sākumā noteikti uzsvērt. Un varbūt es ar to arī sākšu, mīļā māsa Talita, vai tu esi patriote? Nu, nav jau citas atbildes vai nepareizās. Es domāju, patriotisms tā ir ne tikai dzimtene, bet mūsu patiesā identitāte. Un es domāju, ka es esmu patriote. Māsa Talita, tu esi 6 bērnu māmiņa, un droši vien, ka varbūt es arī drīkstu tev jautāt, kā jūs svinat ģimenē šo laiku? Mums ir vairākas tradīcijas, un mēs ejam nolikt svecītes. Ja kāds neslimo, šoreiz slimoja, mēs netikām, bet tas ir katrā ziņā tas kopības laiks, un tāda tā kā piedzimšana arī šajā zemē, bet arī piedzimšana arī mums katram. Tā kā, un man ir 19. novembrī pašai dzimšanas diena, un mēs vismaz svinam šos svētkus arī ar manu dzimšanas dienu vienmēr kopā, un tā kā es biju mazāk, es domāju, rekā man par godu salūts. Pirms manas piedzimšanas. Brīnišķīgi. Es tevi uzaicināju uz šo sarunu, pirmkārt, tāpēc, ka es vienkārši gribēju ar tevi aprunāties, un ikdienā tas tik viegli neizdodas, jo es zinu, ka šis laiks ir tāds, ka daudzi ir parāda spējas rīkoties dažādos virzienos vienlaicīgi. Nu tad runājot par tevi, tad tā ir tava, manuprāt, superspēja. Jo es ceru, ka mēs paspēsim sarunas gaitā visas tavas šķautnes, kaut vai pieskarties, bet tikai uz tām mazliet ieskicējot. Tu esi ķīmiķe, tu esi radošs cilvēks, tu glezno, tu slavē Dievu arī ar savu ķermeni, tu dejo, un paralēli tam tev ir 6 bērni. Vārdu sakot, kā to var viens cilvēks apgūt, man tas liekas fantastiski, un plus vēl šis gads tev ir jauna sākuma gads, arī jauna vārda gads, tu esi arī tikusi pie jaunas ģimenes, pie savas garīgās ģimenes, pie franciskāņu ģimenes. Vārdu sakot, es domāju, ka arī klausītāji, skatītāji jau ir ieintriģēti, tas komplekts ir vienkārši fascinējošs, un man šķita, es ar šo brīnišķīgo sievieti tiešām gribu aprunāties mazliet garāk, pajautāt, kā tas vispār ir iespējams, un kā tas ir iespējams tieši tev. Lūk, bet varbūt darīsim tā, lai
uzreiz neieietu tajā mistiskajā pusē, varbūt sāksim ar to racionālo. Kaut gan tas man šķiet vislielākais pārsteigums attiecībā uz tevi, ka tu īstenībā esi eksakts cilvēks ar ķīmiķa izglītību, tu turpini studēt doktorantūrā ķīmiju. Vai tev ir kāds komentārs par šo, kā tu un ķīmija? Man liekas, ka ķīmija ir visradošākā zinātne, jo, ja runā, ka mākslinieki ir radoši, tad ķīmija ir tikpat radoša, jo ir jāspēj domāt, zināt pamatus, bet domāt netradicionāli. Tas ir ļoti aizraujoši, jo patiesībā tas nav tā, ka tikai ķīmija. Tas ir viss riņķī mums apkārt, un tas ir ļoti interesanti. Zinātne vispār ir ļoti radoša. Tā kā es bišķiņi tā kā, neapgāžu, bet šī eksaktā viņa ir ļoti radoša joma, un es pat teiktu, pat gleznojot, man nedaudz ierobežo, tāds lielāks pat ierobežojums iekšējais ir, ja, nekā domājot par ķīmiju un radoši darbojoties zinātnē. Cik interesanti, ka tu to tā saki, ka ķīmija ir vēl radošāk, bet tad, kad bija jāizvēlas, ir tas profesionālais ceļš, tev uzreiz bija skaidrs ķīmija? Nē, patiesībā, man vairāk aizrāva bioloģija, man ļoti interesēja īstenībā viss dzīvais. Tas ir tāds, visa tā apkārtne, cik viena, kaut kāda viena molekula, cik viņa ir sarežģīta, cik Dievs visu ir radījis ar to izpratni, tik lielu, ka mēs izprotam tik maz no tā, ja? Bet līdz ar to mums nav šo ierobežojumu, mēs varam iet ar vienu uz priekšu, mēs varam katru reizi kaut kādu jaunu aspektu, jo zinātnieks nekad neteiks izpētīts, mēs nevaram izpētīt, ja? Mēs varam tikai pētīt un pētīt, īstenībā ļoti līdzīga analoģijā attiecībās ar Dievu. Mēs arī visu laiku esam šie ceļinieki, un mēs visu laiku viņam tuvojamies un kopjam šīs attiecības, bet viņas nekad nebeidzas. Mēs nekad nevaram teikt, ka mēs esam Dievu iepazinuši. Protams, kad es pati dažkārt iekrītu tādās lamatās, ka šitāds Dievs man patīk, un es viņu gribu iepakot, man šitā ir ļoti labi ar viņu, ja? Un tad viņš parāda jaunu šķautni. Un es esmu katreiz pārsteigta, katru reizi viņš atklāja atkal jaunu seju, bet ko es atkal varu iepazīt, tieši tāpat kā zinātnē. Cik jauki tu to saki, jā. Un es arī tavā teiktajā saklausīju, tu saki, jā, ka kā Dievs to radījis, ka, tas tā viltus problēma, ka vai ticība vai prāts apmēram, ka tur īstenībā nav pretrunas. Kā teica Jānis Pāvils II, laikam tas bija, ka tie tā kā divi spārni, ja, ar ko tu vari lidot, ka tev ir gan tavs racionālais prāts, gan tava ticība. Jā, viņi ļoti labi līdzdarbojās, jo nevajag jau noniecināt arī prātu, tas mums ir nepieciešams, bet šī gudrība, šī dievišķā gudrība ir tā sastāvdaļa, bez kuras mēs nevaram. Tas ir tas sāls, tas pārējās ir tas ēdiens, viņš arī ir nepieciešams, bet šī dievišķā gudrība piešķir tam garšu, dzīves garšu. Skaisti. Piešķir. Bet māsa Talita, tu jau piedzimi ticīgā ģimenē, vai arī ticība nāca kā dāvana vēlāk? Vai varbūt kā pārsteigums? Īstenībā, ko mēs saucam par ticību? Tad man būtu arī tā kā pretjautājums, kā zinātniecei jau uzreiz, kā mēs viņu definējam. Bet noteikti atbilde ir īstenībā pāri tam, kā mēs to saprotam, un kurš kā ar to saprot šo jautājumu, kas ir ticība. Bet man ir tā laime, ka Dievs manī ielika ticība jau no bērnības. Un es īsti nesaprotu, kā tas bija praktiski, ja? Bet es vienmēr zināju, ka viņš ir. Man nebija šī jautājuma, vai nu viņš ir, vai ne, mēs visu mūžu dažkārt varam uzdot šo jautājumu. Ja? Manī bija jau šī ticība, ka viņš ir. Un man to neviens nevar atņemt. Ja? Un nokristījusies es esmu ļoti vēlu, man bija 21 gads. Un es iegāju katoļu baznīcā, mēs ar māsu bijām izdomājuši, ka mēs aiziesim uz Ziemassvētku dievkalpojumu. 21. gadā? Jā, un es iegāju pa baznīcas durvīm,
un es zināju, ka es to meklēju, es tikai nezināju, kur tas ir un kā tas izskatās. Un tajā brīdī Dievs man pieskārās, un es sapratu, ka te es esmu, un te es palikšu. Un tā arī ir. Es esmu 20 gadus jau katoliete. Cik skaisti, bet šī raidījuma, tajā džingliņā ir kā šodien ticēt tāds jautājums. Un redz, paldies Dievam, ka iešām ir tādi cilvēki kā tu, kaut ko viņi piedzīvo, līdz ka viņiem ir Dievu pamudinājums, viņš ieiet baznīcā. Vai tur notiek kaut kas, bet ko tu ieteiktu cilvēkam? Es uzdodu jautājumus, es esmu ceļā. Kā šodien ticēt? Man liekas, ka ticības jautājums izriet no mūsu attiecībām ar Dievu. Mēs nevaram atdalīt ticību no attiecībām. Un tā kā mēs Dievu, vispār tā kā normāla variantā tomēr neredzam, ja, tad ticēt neredzamajam, ja, bet ir jāizveido, manuprāt, ir jāizveido attiecības, ir jāvēlas šīs attiecības, un šajās attiecībās šī ticība izaugs. Vārdu sakot, vai varētu būt tā, ka tad, kad cilvēks uzdod jautājumus, būtībā viņš varbūt nav noformulējis, bet viņš jau ir vismaz šo attiecību sākumā. Proti, tu diez vai uzdod jautājumu par kaut ko, kas tevi vispār neinteresē, vai ne? Jā, jo galvenais jau celt to gaismā. Ja es uzdotu sev jautājumu sev pats, tātad man tas ir svarīgi. Katrā atbildē tieši tāpat kā zinātnē, īstenībā man ir precīzi jāformulē jautājums, lai es dabūtu maksimāli precīzu šo atbildi. Ja es būšu formulējis viņu pavirši vai virspusēji vai īpaši neiedziļinoties, kādas tur šķautnes vēl varētu būt, tad es nesaņemšu šo atbildi tādu, lai apstiprinātu šo jautājumu. Vai tev būtu kādu, piemēram, šim te cilvēkam, tagad hipotētiskajam, ko mēs iedomājamies, vai tev ir kāds tāds padoms, kādu jautājumu tu ieteiktu uzdot, lai tas vislabāk pie šī mērķa attiecības ar Dievu aizvestu? Es domāju, ka katrs, tas svarīgākais attiecībās ar Dievu ir būt patiesam. Pirmām kārtām jau būt patiesam pret sevi un sākt ar Dievu runāt un arī teikt, būt godīgam, es tev neticu. Kā tas var būt, ka tu tur kaut kur esi, vēl vairāk, kāds var būt, ka tu mājo manī, ka tu to vēlies, būt godīgam. Un tas arī atbrīvo no šī viņš man neatbild, es tagad nesaprotu, bet būt godīgam un raidīt šo te viņam. Jo patiesībā viņš jau to zina, viņš jau to tavu sirdi pazīst. Un tu meklē, bet tā kā varbūt tu nezini, ko tu meklē. Bet būt patiesam, ko tad es meklēju, kas ir tas, kāpēc es uzdodu sev to jautājumu, bet arī būt godīgam Dievam teikt tieši tā, kā tev ir. Bet kā tu domā, drīkst teikt? Dod man zīmi. Es domāju, katru jautājumu, ko mēs attiecībās ar Dievu gribētu jautāt vai formulēt, lai es domāju, ka drīkst, tāpēc, ka to, ko drīkst vai nedrīkst, man liekas, tas formulējums nav gluži tas labākais, ja? Bet īstenībā svētie raksti mums rāda, ļoti daudzi pravieši jautāja Dievam, kā tur bija par to rasu, ja? Kad stāv, vai man to darīt vai nedarīt, ja? Un pat 3 reizes pravieši pārliecinājās no Dieva. Bet es domāju, lai tas nebūtu katru reizi tāds, zvans draugam, rādi man zīmi, tagad man kafiju vai tēju taisīt, lai tas ir tiešām tāds no sirds nācis, ka es nevis tagad gribu pieredzēt brīnumu, bet es gribu ar Dievu runāt, es gribu ar viņu komunicēt. Man nav svarīgs tas, ja to var saukt par brīnumu vai zīmi, lai tas nebūtu tas, kas ir primāri virza manas attiecības ar Dievu, bet šī tuvība nāk no manas patiesas vēlmes viņu iepazīt. Jā, jo
tev ir tā privilēģija, ka patiešām tu esi ļoti jūtīga uz Dieva iedvesmām tev, un tiešām tā ir liela dāvana, bet skaidrs, ka ir cilvēki, kuri nav tik jūtīgi uz šīm iedvesmām. Piemēram, man bija nesen saruna ar vienu savu tuvu draugu, un viņš saka, es pat došos svētceļojumā tieši ar tādu nodomu, man ir jautājumi Dievam, bet es nemāku sadzirdēt atbildes, un viņš saka, es braukšu mācīties, es braukšu uz vienu kopienu, es gribu iemācīties sadzirdēt Dieva atbildes. Un, protams, es viņam teicu, es tev novēlu labu veiksmi, kaut tev izdotos, bet es domāju, no otras puses, bet varbūt, piemēram, tavas atbildes Dieva, ko tu tik labi dzirdi, varbūt kaut kādā ziņā tas ir īpaši, un tu esi tādā ziņā, ka tas varbūt ir iedrošinoši arī tiem cilvēkiem, kuri varbūt nesaņem, un varbūt tā ir viņa dāvana, ka viņš nesaņem, jo atkal ir teikts, svētīgi tie, kas neredzēja, bet ticēja, jo tajā brīdī, kad mēs saņemam skaidras atbildes, būtībā tad tā vairs nav ticība, tad tā jau ir zināšana. Ko tu teiktu par to? Es domāju, ka nav tā, ka es vienmēr saņemu skaidras atbildes. Tas noteikti tā nav. Ja tas tā arī varbūt izskatās, un tas nav mans mērķis, jo šīs atbildes nav, Dievs nav loterija, nav veikals, nav jautājumu atbilžu vakars, katru vakaru Dievs tagad man vajag to zināt, un man vajag šo zināt, un tas ir daudz, kas vairāk. Ja mēs savus jautājumus noliekam malā un esam, patiesībā, ko mēs meklējam, es vienā brīdī savā ticības dzīvē biju tieši šajā tēmā, man ir jautājumi, un tagad es gaidu atbildes, un es īstenībā visu laiku dzīvoju no tā, ka man Dievam visu laiku kaut kas ir jājautā, jo man taču ir jāzina, jā? Un es esmu tam gājusi cauri un eju vēl joprojām, bet vienā mirklī es sapratu, ka tas patiesums pret Dievu ir jāuztrenē, arī man pašai. Ja, un man ir jābūt godīgai pret sevi primāri, ko es vēlos no Dieva. Jo man bija tā, kad pat ne tieši, bet es sapratu pēc tā, kā es uzvedos ar viņu, ka es patiesībā, piemēram, meklēju laimi. Es īstenībā nemeklēju Dievu, vienkārši es gribu būt laimīgi. Tas taču nav slikti, vai ne? Es gribu mieru. Tas taču nav slikti, bet slikti tas kļūst tajā brīdī, ka tas ir primārais, ko es no Dieva vēlos. Un tad, kad Dievs man pats to parādīja un atklāja, kad šīs lietas es lieku priekšā viņam, tad tas bija ilgs ceļš, kurā es to mācījos nesaņemt taustāmi, nesaņemt apstiprinājumu taustāmu. Un tas nenozīmē, ka viņš man nedod kaut kādas atbildes, bet atbildes nav tas, kas tagad es nezinu, vai lūkšanā, vai es vienkārši esmu klusumā ar Dievu, un man šis jautājums karājās pie manas pieres, ja? Un tas ir tas, ko man vajag no Dieva. Tu vairākas reizes saki, ka svarīgi tā kā noformulēt, kas ir tas, ko cilvēks vēlas no Dieva. Un es saprotu, tiešām tu šo ceļu ļoti godīgi ej, un ko tu šobrīd par sevi vari teikt? Kas ir tas, ko tu vēlies no Dieva? Es vēlos vienmēr palikt kontaktā ar viņu, vienmēr viņa klātbūtnē un vienmēr viņa tuvumā. Un tas nav tā, kad es viņam visu laiku kaut ko jautāju un runāju, un mums ir tur ļoti laba saruna, vai viņš man kaut vada un rāda, bet viņš pats ir viss. Viņš pats jau ir pilnība. Tas viss pārējais, viņš jau saka, dzenieties pēc manas valstības un pārējais tiks piemests. Un tas tiešām tā ir, kad tu izkop šīs attiecības. Tas īstenībā līdzīgi kā ar mīļoto attiecības,
Vai tad es mīlēšu tikai tad, ja viņš man to kaut ko dāvinās un visu laiku kaut kā iepriecinās, vai viņš man kaut ko dos, vai mums ir kaut kādas visu laiku sarunas. Tas ir daudz, kas vairāk. Šīs attiecības ar Dievu, kā ar cilvēku, izveidot tos tādas un nevis izveidot, bet palikt tajā. Palikt tajā, kad mums ļoti bieži mana biežākā lūkšana ir vienkārši klusums. Klusums viņā, un tas nav maz, tas ir pats lielākais, ko viņš vienmēr dot, ka es esmu te un tagad. Ar viņu kopā, man nevajag neko no viņa, es viņam neko neprasu. Mīļā Talita, paldies, ka tu tādu skaistu cilpiņu uzmeti uz nākamo tēmu, ko mēs arī šajā sarunā mēģinām uzdot to jautājumu, kā šodien lūgt, jo skaidrs, mums daudziem ir ļoti ritmiska tā dzīve, blīva, piepildīta, kā tajā ritmā lūgt, un skaisti, ka tu jau ieskicēji, mana lūkšana bieži vien ir klusums kopā ar Dievu. Jā, varbūt tu vari papildināt, un varbūt kādreiz tas ir arī kaut kas cits nekā klusums. Proti, varbūt tās ir arī kādas formulētas lūkšanas, vai tavas lūkšanas, vai kā, ja drīkst jautāt, kāda ir tava lūkšanas dzīve? Tu man uzdevi 2 jautājumus, Vairākus kā citiem pat, lūgt, vai kā man lūgt. Nē, droši vien kā tu lūdz, varbūt tas iedrošina kādu citu tādā ziņā. Es domāju, ka katram ir jārunā par sevi, jo Dievs ir unikāls, un tiešām katram tas mūsu svētapšanas ceļš ir tik unikāls, kad palasa aprakstas par svētajiem, nav tādas formulas. Mums katram Dievs mūsu attiecības ar Dievu ir unikālas. Un lūkšana man nemitīgi mainās, pārveidojās, un viņa ir ļoti, ļoti dažāda. Lūkšana, dažkārt liekas, ka tā lūkšana nav tik te un tagad no tikiem līdz tikiem, bet tā iefiltrējas, izmanto ķīmiķu terminus, iefiltrējas manā ikdienā. Jo īstenībā esot mājās ar 6 bērniem, es izjūtu ilgas pēc tā, ka es varētu doties svētceļojumā, ko es nevarēju. Un šīs ilgas bija tik lielas, kad es Dievam jautāju, kas tas ir? Kāpēc es ilgojos pēc tā, ko es nevaru? Un kāpēc es ilgojos, manī auga arī ilgas pēc ordeņa dzīves uz to, bet es esmu laulāta. Es esmu laulāta, 6 bērnu mamma, kā es varu ilgoties? Es domāju, ka šīs ilgas ir nepareizas. Un Dievs šīs ilgas pats ieliek. Man liekas, ka lūkšana ir tā, ko Dievs pats mūsos ieliek. Nevis es izlūdzu no Dieva kaut ko, bet manī ir ilgas, kuras es saklausu, sadzirdu, es viņas varu kaut kā sajust, un tad es raidu to, ko Dievs ar to vēlas darīt, lai viņš to dara, jo lūkšana jau ļoti dinamisks process, un es esmu pamanījusi, ka no Dieva viņš pat ir dinamiskāks nekā no manis, un ja tas tā nav, tad man liekas, ka nē, tad tā lūkšana ļoti, ļoti tāda prasīga, tad kaut kādā ziņā no manis veidojās, bet ja tā ļoti formulē un tieši uzskaita, man ļoti patīk šie klusuma mirkļi ar Dievu, ka tu esi neko neprasošs, bet tu esi arī godīgs, jo dažkārt ir tiešām ļoti grūti, tev sirds ir pilna, bet tu esi pilnīgā klusumā, un tas var notikt arī kustībā. Tas nenozīmē, man ir daudz bērni, man ir liels skaļums mājās, tas nenozīmē, ka man vajag ideālos apstākļus, lai notiktu šī lūkšana. Nē, patiesībā tā ir tikai mana vēlme būt klusumā, un tas klusums, jā, dažkārt viņš vajadzīgs arī ārējs, vismaz sākumā man bija, bet šobrīd viņš nāk no iekšienes. Klusums jau ir manī, viņš nerodas no tā, cik reizes man nav bijis, ka viss ir kluss, viss ir ideāls, bet īstenībā kluss savā sirdī nevar būt, ja? Kā šīs nosaukums, ja? Mierīgas sarunas nemierīgiem, tad mums ar Dievu ir šīs ļoti nemierīgas šīs sajūtas, bet tāpēc, ka mana iekšiena, viņa nespēja noklust, viņa nespēja būt godīga pret Dievu, viņa kaut ko vēlas visu laiku no Dieva.
Paldies tev, jo tiešām tas ir tik skaisti tas pretnostatījums, ko tu pateici, ka ir iespējams atrast klusumu, kad tu objektīvi esi troksnī, un no otras puses ir iespējams neatrast to iekšējo klusumu, kad it kā visi apstākļi tam spēlē par labu. Jā, paldies, šī ir tiešām tēma, ko ir vērts attīstīt. Proti, katram tas jau pašam tālāk ir jādara, vai ne? Bet paldies, ka tu šo pieminēji. Tieši tā, ka var šķist, man būtu tie ideālie apstākļi, tad gan es lūgtos. Nē. Īstenībā nebūtu nevaina. Mēs ļoti bieži, un es par sevi runāju. Es to pašu varu pateikt par sevi. Ļoti bieži mēs atrodam attaisnojumus, tad, ja mēs to vēlamies. Mums taču ir prāts, vai ne? Mēs atrodam šos attaisnojumus, un tāpēc jau ir vajadzīgs tas godīgums. Vai es vēlos būt ar Dievu, vai es vēlos, lai viņš man kaut ko dod šajā. Es gribu just viņu, es gribu sajust. Ja? Tas ir ļoti svarīgi pašam priekš sevis to sajust, kādas ir manas attiecības ar Dievu. Lūk, bet vai var teikt attiecībā uz tevi, ka vēl 2 tavas lūkšanas veidi ir tas, kā tu radoši darbojies, proti caur tavām gleznām un caur tavu deju? Tā taču arī ir tava lūkšana, vai ne? Noteikti. Jā, pavisam noteikti. Jo varbūt es ieskicēšu skatītājiem, klausītājiem, tas bija veids, kā mēs iepazināmies. Īstenībā neklātienē. Proti, mums bija mieram tuvu tie molbertiņi, ko mēs izmantojam savām labdarības izstādēm, un tu uzrunāji, vai mēs varētu aizdot šos molbertiņus, jo tev būs izstāde. Un mēs teicām, protams, tajā laikā, kad mums pašiem nevajag, protams, tikai prieks, ja tie noder vēl kādam. Un es pirms šā gada izstādes tev uzrunāju, varbūt, ka tu gribētu piedalīties, un man kaut kā iekšēji šķita, ka man likās, ka tas, jo tev pie tam, ka tas ir tiešām tev kaut kas ļoti svarīgs, un tu gribi to Dieva godu un tā, man kaut kā šķiet, ka teiks, jā, protams, ka tikai kāds gribētu to manu gleznu, bet tu atbildēji, nē. Šīs ir manas attiecības ar Dievu, šis vispār nav par gleznu pārdošanu, un tas man šķita tik spēcīgi tā atbilde, tu teici, tās ir manas attiecības ar Dievu. Vai tu esi ar mieru mazliet vairāk pastāstīt par šīm attiecībām, kas ir tavas gleznas? Protams, ka esmu gatava. Īstenībā es nedaudz gleznoju, sāku pirms 10 gadiem, tā ļoti epizodiski, un es gleznoju dabu un ainavu vienkārši savam priekam. Un tad pirms 5 gadiem mana garīgā pavadītāja, mēs sākām tikties, un viņa neko nezinot, viņa saka glezno. Bet nevis vienkārši glezno, bet mēģini dzirdēt no Dieva, ko gleznot, kā un kāpēc. Man tas likās pilnīgi neiespējami. Man tas likās, kā man prāta cilvēkam, kurš izdomā, analizē, jūt kaut kādas lietas un jau redz, nolikt visu malā. Būt pret šo balto, tukšo molbertu kā nabagam, kas prasa visu Dievam. Man pagāja 2 gadi, vai pat vairāk, pat visi 3, karām es sajūtu to garšu, kas tur nāk. Tas bija tiešām tāda cīņa ar sevi. Cīņa ar to, ka šī dievišķā gudrība mani pārsteidz. Viņa pārsteidza mani tik ļoti, ka es tagad negleznoju neko, ja man liekas, ka, kur tā varētu, to varētu. Mani rodas interese šobrīd, jau es esmu izaugusi tik tālu, kad es gleznoju tad, kad es nesaprotu, kāpēc un ko. Man pat bija brieži, ka es sāku gleznot, es nezinu, ko es gleznošu. Un tieši tur, kur, piemēram, Dievs īstenībā caur manām gleznām ir izveidojis attiecības, kuras es tā kā akls paļaujos. Un tas ir, man liekas, ka brīnišķīgi. Tas nav stāsts par gleznām, tas ir stāsts par attiecībām. Kā es viņu dzirdu,
kā es paļaujos uz to, ko viņš vēlas. Jo tad, kad jo caur glaznām, viņš man atklāja, ko viņš vēlas man. Bet varbūt var ieskatīt, vai tie ir sižeti, vai tās ir abstraktas krāsas, skaidrs, jā, nu, cik, protams, par gleznu var izstāstīt ar vārdiem. Jā, viņas ir ļoti tēlainas, ļoti dažādas. Man, piemēram, ir diezgan daudz, kur ir Jēzus, ir arī gleznas, kur ir kaut kāds pēkšņi bībeles motīvs, bet kāds Dievs man pats to parāda un pasaka. Ir ļoti daudzas gleznas, viņas ir ļoti konkrētas un noteiktas. Nav tā, ka viņas ir abstraktas, tā gluži nav, bet viņas katru reizi ir ļoti pārsteidzošas, jo nav tā, ka ar gleznu sākas... Es sāku glaznot, un tad, kad es pabeidzu glaznot, tad ir pabeigts. Nekas nav pabeigts. Viss process turpinās, jo tad tā glezna sāk runāt uz mani. Nevis es esmu sapratusi kaut ko un uzlikusi uz audekla, bet es esmu uzgleznojusi, un tad Dievs, vai pat arī dažkārt arī pirms tam, jau ieskicē, viņš caur savu vārdu, ļoti bieži caur savu vārdu, viņš man dod dažādas tādas pieturas punktus, kā ceļazīmes, ja? Un ir pārsteidzoši, kas nāk ārā no viņa, ko viņš man par to pavēsta. Piemēram, man bija viena glazna, kuras tā mocījos, es tā kā jūtu tālumu, tuvumu, un es sāku glaznot tuksnesi, un es nekādi, neiet, un es tik ļoti mokos, un tad viņš pēkšņi pārto par zilu ūdeni, kur ir kaut kāds koks, un tur ir tā kā grūtnieca sieviete, un tur tas bērns ir tāds iekšā, un viņš dus, un šā sievietē nav mutes, viņa nespēja runāt, bet viņai ir milzīga auss. Un es saku, Dievs, ko tu man saki, kas tas tāds ir, ja? Un tad viņš caur to, tas pat gadiem ir, jo viņš jau varētu man visu uzreiz pateikt, bet es cilvēciski nespēju paņemt visu uzreiz. Un tad viņš saka, meitiņ, mosties, un tad tā grūtnieca svēderā esmu es, kurai jāmostas kā meitai, jo es esmu draudzēja ilgi, un es kalpoju gan baznīcā, gan likās, un kā, es taču esmu kristietis, kas man tur jāmostās, kā vēl mosties? Ja? Bet meita ir kaut kas cits. Un mēs esam tā kā kalpi, es biju tā kā kalps, un visu laiku kalpoju, un man bija tā sajūta, man ir prieks, ja, bet es vienalga, viņš gribēja arī noņemt šo jūgu, kalpa jūgu, un iecelt mani iekšēji par meitu. Īstenībā šī glazna pat kaut kā iekšēji man dziedināja par meitu, jo meita ir atbildīga, meita ir arī līdzmantiniece, meita nav algādzis, kura iet un dara Dieva darbu, meita dara, jo tas jau viņai piedara. Viņa jau dzīvo viņa valstībā. Tas ir pilnīgi fundamentāli maina manas attiecības ar Dievu. Kā lai es šādu darbu izsolē? Es tev pilnībā saprotu, jā. Tiešām brīnišķīgi, es ar tādu tiešām tik ieintriģēti klausos šajā stāstā, un, protams, tās ir tās ideālās attiecības, ka mēs esam dēli meitas, jā, nevis kalpi, kas gaida atalgojumu par savu darbu. Paldies, un tu sacīji, ka pirms sarunas, ka arī šobrīd tev top darbs. Vai tu vari ieskicēt arī to? Es ļoti mokos ar šo darbu. Es ar katru darbu, man nav tā, ka daudz saka, tu tāds, brīvmākslinieki, kas nav arī profesionāļi, kā es tur kaut ko paņemu un es uzgleznoju, man tā viss tā, tīri pēc sajūtām. Man tas ir tieši otrādi, es katru reizi kāpju stāvā kalnā. Es vēl aizvien, protams, arī cīnos ar to, šī krāsa labi izskatās, šī nē, un kaut kas ļoti, ļoti... lai visi tie piemaisījumi, ja, kā ķīmiķi, ja, mums zinām, mēs lietojam dažādas aktīvās vielas, un tur ir tik daudz piemaisījumu. Un ir, kas ir jāatstāj, bet ir, kas mums traucē uzsūkties šai aktīvai vielai. Tas tieši tāpatās ar glaznu.
katreiz domāju ārpēc, kaut šitā būtu pēdējā, jo tas tiešām ir grūti, tas ir smags darbs. Un es nekad nedomāju, un es nevēlējos izstādes, jo es negribēju izstādi, kur rekā es māku. Ja, un tad es parādīju šīs glaznas arī savai garīgai pavadībai nesu, un viņa man iedrošināja. Un tad viņa iedrošināja, ka šis taču nav gleznas, un principā tu jau arī neesi māksliniece, ja? Tā kā tev pilnībā atkrīt šis, ja? Un šis ir attiecības. Un tad es arī saklausīju to, ka tiešām es varu likt, pirmām kārtām manas izstādes ir tikai baznīcu naktīs, pagājuši gadu bija Jelgavas katedrālē katoļu, un šogad būs Alberta draudzē. Un es lieku liecību par šo gleznu, man viņa ļoti, ļoti liela, bet, protams, es viņu koncentrēti lieku, ko Dievs man ar to saka. Tas ir fundamentāli maina izstādi, manuprāt, jo man ir pēc izstādes nākuši cilvēki, piedod, es par gleznām neko nesaprotu, bet tās liecības, ja, un otrādi, ja, tā kā, tad Dievs pats vadīja šo procesu, ka tā nevis ir gleznu izstāde, bet tā ir liecību izstāde. Brīnišķīgi. Man jāatzīst, tas nav sanācis būt tavā izstādē, bet paldies par ziņu par Alberta baznīcu. Tiešām jau jāieraksta kalendārā un tiešām jāapmeklē šo tavu attiecību caur gleznām un liecību izstādi. Un tad māsa Talita otrais tāds netradicionālais lūkšanas veids tev ir arī deja. Un vēl vairāk tu saki, ka tā ir slavēšanas lūkšana, tā ir Dieva slavēšana. Kā tu sāki dejot un kā tu turpini un kā tas attīstās? Es sāku dejot pirms 5 gadiem un es biju jau aizmirsusi, cik ļoti man patīk dejot. Tad kā Dievs mums atgādina tās mūsu, kas mums ir ielikts, ko viņš mūsos ir ielicis. Es sāku dejot pie klostera māsas, dominikāņu māsas Diānas. Viņa vadīja deju meditāciju, gan pamatizglītību, gan 3-gadīgo izglītību, un es aizgāju jau uz pirmo šo te nodarbību, un es nespēju noticēt, kas notika tajā brīdī. Es nespēju iedomāties, ka Dievs var runāt caur deju, ka Dievs var mani vadīt kustībā, ka es viņu varu piedzīvot kustībā. Un te nav runa par jūtām, ko es tur jutos, kaut kāda apgarota vai nezinu kāda. Nē, tā ir tieša klātbūtne, ko pavada viņa vārds, jo māsai Diānai vienmēr ir vārds centrā, Dieva vārds centrā. Un īstenībā visu mūsu dzīvēs tā ir jābūt, ja, un tas ir mans pamats un balsts, viņa vārds. Un šeit es piedzīvoju to šķautni, kur Dievs atklājas kustībā, jo bieži jau mēs arī, ja mums dažkārt trūks šo vārdu, bet kustība kļūst par vārdu. Un kustībā ir nāk ārā šī lūkšana, kas ir man dažkārt šī bija pat patiesāka nekā ar vārdiem, jo ķermenis ir tik godīgs, ja, un viņš, ja es arī kaut ko meloju, mums taču ir šie te iespēja, kā mēs detektējam to, ja, ķermenis nekad, viņš nevar pret sevi, viņš ir ļoti godīgs, ja, bet mans vārds gan tāds var būt tāds paglumšs, ja, attiecībās pret manu lūkšanu, un tāds neīsts, bet šī kustība ir īsta. Un ejot kopā šo ceļu ar māsu Diānu, es izaugu ne tikai fiziski, tas bija pat otrā plānā, bet es arī izaugu, mums ir baletā pat pamati, arī tīri tehnika. Tā tiešām ir ļoti, man jāsaka, diezgan tā kā trenētai sievietei, kurai patīk vingrot, kura to labprāt dara, man bija ko pasvīst, ja, un man tas ļoti patika. Jo es strādāju ne tikai ar savu ķermeni, bet es strādāju ar savu iekšēju, es audzēju savus garīgos muskuļus, ja, un smēlu no Dieva vārda.
tas jau nav, tiešām tas jau, deja ir tikai līdzeklis, ja, bet kā viņš arī Dievs šādi atver manu sirdi, un es biju aizmirsus, kā man patīk dejot, es 20 gadus nebiju dejojusi, es pusauģu gados dejoju deju grupā, un man tas ļoti patika, bet ar visiem bērniem un pienākumiem es to biju aizmirsusi. Dievs atrada veidu, kā man to atgādināt un kā man to piedzīvot. Un turklāt vēl tagad šajā dejā tu esi ielikusi to garīgo saturu. Vārds sakot, tikai var tevi apsveikt par šo atgriešanos pie dejas, un arī es varu apsveikt māsu Diānu par šo brīnišķīgo tādu reklāmu šai viņas dejai. Es domāju, neviena auss, un lai tā Dievs dod būtu, šos tavus vārdus dzirdēju, un es domāju, tur nevar palikt bez intereses cilvēks, jo tas izklausās patiešām brīnišķīgi. Jā, bet būt Dieva garā nozīmē visu laiku nemitīgi tiešām dzirdēt viņu, būt ar viņu kopā, un pēc šiem 5 gadiem man pēkšņi Dievs saka, tagad viss pietiks. Es domāju, ka es Dievu nepareizi esmu sapratusi, kā pietiks, kā tas var būt. Tu man atvēri šo te, un bija tā sajūta, ka viņš aizver. Un visu to dienu šī saruna bija intensīva, un tad es tā pie vakara jau man bija tik smagi, un pēkšņi bija, bet es paliku lūkšanā visu to dienu, un patiesībā šīs ilgas jau manī bija kaut kas, ko es nesapratu. Un es paļāvos uz to, ko viņš man saka, un tad es viņam tā arī godīgi sevi izcīnīju šo cīņu, un domāju, bet to man saka Dievs. Viņš taču zina, ka es to mīlu. Viņš man neatņem. Tātad viņš kaut ko liks vietā. Tas būs viņa plāns, un arī dzirdēt šo mirkli šobrīd viss. Un ir šī lieta jātaisa ciet, un tas mani atbrīvoja. Tas mani pilnīgi atbrīvoja, kas labi, to saka Dievs, un es iešu no tā prom, un šo neturpināšu, un palikšu šādā te klusumā gaidot uz tevi, ja, un šī cerība jau tā manī jau ir ielikta. Un tajā pašā dienas vakarā Dievs man iedeva pašai savu deju, un pašai savu mūziku, man pat viņa nebija jāmeklē. Viņš visu laiku runāja par smaržu, kuru es izplatīšu, par daudzās rakstu vietās. Kad es saku, ka Dievs runāja, tad lūdzu nepārprotiet, viņš nenolaižās kaut kur, vai es viņu nedzirdu ar ausi. Es viņu dzirdu iekšēji, vai ļoti daudz viņš runā ar svētajiem rakstiem caur mani. Un viņš pats iedeva šo te dziesmu un deju un horeogrāfiju, un es pat nezinu, vai tā būs slavēšanas īsti deja vai kā, bet šis process, tas bija neaprakstāmi, atkal šī jaunā šķautne, ka tu esi gatavs atvadīties no tā, man taču Dievs jau rādīja, es gadu jau vadīju pati, izgāju šo dejas meditācijas, taču vadīju jau pati, sāku veidot savas grupas Rīgā un Jelgavā, bet būt atvērtam, ka Dievs paredzējis kaut ko vēl lielāk, kaut ko vēl vairāk, un tieši manai sirdī tieši. Un tad, kad es saņēmu šīs dejas un saņemu vēl joprojām, es gaidu uz viņu, kad viņš parādīs, kur, kad un kā, jo ja viņš dod, tad viņš to lietos. Ja es neesmu iniciators šim tad viņš to lietu novedīs līdz galām. Viņš šo vēlas, ja? Un tas nenotiek tā, ka es to ļoti negribu. Nē, viņš jau zina. Viņš jau zina, ka tu esi atvērta. Jā, viņš Jā, mīļā māsa Talija, tiešām paldies, man ir pilnīgi tāda sajūta, ka es ar tādu dzīvu mistiķi, man ir tā dāvana šodien runāt, tiešām tas ir ļoti iespaidīgi, kā tu par šo komunikāciju ar Dievu runā, un paldies, ka tu uztici, tiešām paldies, man šķiet šajā ļoti racionālajā laikā, kad mēs gribam tiešām pieskarties un pārliecināties un ieraudzīt formulu, šis ir ļoti stiprinoši. Un
Bet tomēr sarunas beigās pie ļoti vēl svarīga aspekta tavā dzīvē, pie tā jaunā sākuma, arī pie tā, kāpēc mēs šodien runājam ar māsu Talitu, nevis vairs ar Intu, jo tev ir jauna garīgā ģimene, kā jau runājām sarunas sākumā. Tu esi saņēmusi jaunu aicinājumu, tu esi iestājusies Franciska 3. ordenī. Nu, lūk, un tad man šķiet Francisks, protams, arī romantiķis, tā mīlētājs, kurš mīlēja gan cilvēku, protams, Dievu, visu dzīvo dabu, bet vienlaikus arī ļoti skarbs askēts, ļoti konkrēts savā mīlestībā pret Dievu. Atjauno manu baznīcu, un viņš iet kailām kājām un nestos ķieģeļus, un viņš ir gatavs arī tam fiziskajam darbam. Mīļā māsa Talita, es tev arī kā vienu grāmatiņu uzdāvināšu, kāpēc Francisks? Es tev to pašu jautājumu uzdošu tev, kāpēc Francisks? Nu, man jāsaka godīgi, ka es nezinu. Tas ir vēl viens jauns veids, ko es domāju, viņš man arī parādīs. Tad, kad Dievs man atklāja šo, viņš liek vairākas ceļa zīmes, un es biju izskanēja jau šīs ilgas pēc ordeņa dzīves, un, ja godīgi, es nebiju ļoti daudz dzirdējuši par tieši 3. ordeni, ļoti daudziem kongregācijām ir šie 3. ordeņi. Varbūt, ja es drīkst tādu mazu iekaviņu, vai ne? Varbūt, ja kāds klausītājs, skatītājs nezina, proti tātad lielajiem ordeņiem, kas īstenībā kā klosteri, ja, kur cilvēki tiešām saņem šo aicinājumu, viņi grib sekot Dievam, piemēram, sekojot kādam īpašam svētajam, kā piemēram Franciska ordenī, ja, tad visbiežāk, tradicionāli tas nozīmē tiešām došanos klosterī, atteikšanu no pasaules un šo tādu Dievam veltītu cilvēka dzīvi, bet gan franciskāņu ordenim, gan dominikāņu ordenim, gan Karmela ordenim ir arī tie saucamie 3. ordeņi, kas pirmie būtu vīriešiem, 2. sievietēm un tad 3. pasaulē dzīvojošajiem cilvēkiem, proti viņi no vienas puses atsakās no pasaules, no otras puses paliek pasaulē. Proti, droši vien es saprotu, tas ideāls ir, ka tu paliec pasaulē, bet ar tādu brīvības attieksmi pret pasauli. Vai tā varētu to formulēt? Es domāju, katrs to var formulēt pēc sava aicinājuma. Mans aicinājums iestāties šajā ordenī bija inicēts no Dieva, un es paļāvos uz to. Jo šīs ilgas bija īstenībā nomirt pasaulē, tiešām tādas, protams, man arī pat fiziski īstenībā ir šīs ilgas šo pasauli tā kā nevērtēt pārāk augstu, jo mana valstība ir kaut kur citur, bet tas ir iespējams dzīvot šeit un redzēt jau neredzamo un būt jau šajā saiknē, jo Dieva valstība jau nesāksies pēc tāda, kad es atstāšu šo pasauli. Dieva valstība jau ir šeit mūsu vidū, manā priekšā. Viņa šeit ir, jā, es viņu neredzu, bet to ir svarīgi domāt vienmēr par to, celt savu galvu augstāk un domāt, ka šī pestīšana jau tuvojās, man pestīšana tuvojās, jā, nevis skatīties visu, kas tik mums šajā pasaulē nav, un jā, iekšēji atstāt pasauli, manuprāt, ir grūtāk nekā ārēji to izdarīt, vismaz man pašai. Es runāju tikai un vienīgi par sevi šobrīd, jo viens ir tas, kur tu fiziski atrodies, un otrs ir tas, kur tava sirds. Un tur, kur tava sirds, tur arī ir tava bagātība, un tā ir tā nezūdošā manta. Mīļā māsa Talita, tiešām tas bija man liels pagodinājums un prieks klausīties par tavām attiecībām ar Dievu, par tavu ticības ceļu. Paldies, ka tu uzticējies, un ļauj man tev pateicībā dažas grāmatas uzdāvināt. Es vienmēr nesu pēdējo grāmatu, kas mums ir izdevniecībā iznākusi, un tā ir šoreiz eņģeļu faili par eņģeļu pasauli, un ar šo tad ļauj man arī
tevi un tavus bērnus un tavu vīru, protams, arī uzticēt tad eņģeļu aizbildniecībai. Tur arī ir skaistas lūkšanas. Tas ir viens, tad mieram tuvu Dieva vārds, varbūt tev, ja tev pašai ir, varbūt ir kāds, kam tev ienāk prātā uzdāvināt. Nu jā, un tad pirms kaut kāda laika mēs izdevām grāmatu Kāpēc Francisks. Tas bija brīdī, kad pāvests Francisks pieņēma savu vārdu jau pirms laika, bet tur ir leģendas, stāsti par Svēto Francisku, un ja tu saki, ka tu vēl tā kā esi ceļā pie viņa, lai tev tad varbūt palīdz šie te stāsti, viņi ir patiešām ļoti fascinējoši, kā jau šis svētais pats. Lūk, mīļā māsa Talita, mīļā Inta, liels paldies, lai Dievs turpina uz tevi runāt, tevi iedvesmot, un lai tu turpini būt tik atvērta arī uz priekšu viņām. Liels paldies par veltīto laiku. Paldies par uzaicinājumu. Jā, un mīļie klausītāji, skatītāji, tiem, kas mūs klausāties, brīnišķīgu 18. novembra pievakari, un tiem, kas mūs skatāties jebkurā citā laikā, brīnišķīgu turpinājumu un atkal līdz kādai citai mierīgai sarunai. Svētību un visu to labāko jums! Mierīgas sarunas nemierīgajiem.